Labdien! Mēs esam Māpils ziņas, un es esmu diktors Krišāns Bērziņš. Mēs atrodamies Māpils šodlē. Tur ir ļoti bīstami, un tur arī dzīvo tādi divi bomži. To mēs šodien noskaidrosim. Mēs tagad uzriesim augšā un pagalvosim. Uzzināsim, kādu īti vīrieši tur dzīvo šajā šautavē. Kas tur ir? No Māpils ziņām, Krišāns Bērziņš, diktors. Ko jums vajag? Mēs gribētu pazīties, kur jūs dzīvojat. Ei, ko? Mēs ieiesim. Dodamies augšā, mēs tur ieskaidīsim. Labi. Kā redzat, kādi mums tur cilvēki būs, vai mums būs jāpielieto spēks, to mēs uzzināsim. Dodamies. Esam atkal mūziku. Viņi klausās ēķirā, jūs to nedzirdēsiet. Mēs varam aiziet šeit, apstīties kādu, šeit ir bīstamas vietas. Apsties. Caurums. Tas ir vienkārši bīstami. Un te lejā droši vien viņi pārguļ savu kārtējo nakti. Tāds, mēs jau tuvojamies tai vietai. Puiši ir iekšā un izpriecājas, un mēs arī tuvojamies šai vietai. Redzat. Viņiem ir baigais pārtīs. Izskatās, ka būs jāpielieto spēks. Jūs esat tie, kas klauvēja? Sveiki, ziņu Māpils reportā. Labdien, intervija caur logu. Ezīšus atstāt vai nevajag ezīšus? Lūdzu mūziku noslēgt, jo tas traucēs mūsu reportāžai. Ok. Daži jautājumi, lūdzu nomenties. Lūdzu, nešķauties, jūs esat tieši šajā ēterā. Lūdzu, nešķauties. Daži jautājumi. Vai jūs esat kādreiz bijis arī citās vietās, vai jūs dzīvojat tikai šautavē? Vai tad ir citas vietas uz pasaules? Ir vēl Alfa, vēl vecā skola, kur jūs varētu iet. Jā. Bet šautavē ir jūsu izvēlētā vieta, vai ne? Protams. Cik ilgi jau jūs dzīvojat? Gads 12. Šī bija mūsu reportāža pie mūsu bomžiem. Pašam smieku jūs nāca? Nezinu. Jūs arī vietējie bomži, jā? Nē, mēs esam ļoti inteliģenti, bagāti cilvēki. Mēs esam ļoti bagāti. Jā, jūs varat pasveicināt savus radiniekus, draugus. Man ir mamma, labi, labi visiem, čau. Labi, mūsu reportāža šodien šīs ir beidzies. Jūs zināt? Mēs tomēr izdomājam, ka mēs vēl nebeigsim mūsu reportāžu. Sīžetu arī mēs uzprasīsim dažus jautājumus. Apsveic sieviešu dienā. Nepatīk mani ziedi? Dažus jautājumus par jūsu sadzīvi. Kur jūs nokārtojat savas lietas? Oi! Nākat, parādīsim. Ļoti laba sausā tualete. Ļoti laba. Ziniet, es jau esmu tāds mīzels. Man jau sports ir 0. Es jau tikai pa savu gudrību matemātikas. Jums ir tāda diezgan ekstrēma padarīšana aiziet līdz tualetei. Mans draugs trakos sūdas lausās. Atvainojiet. Bet kas notiek, ja jūs esat galīgā pālī un jums gribas šķurāt? Kā jūs varat noiet, jūs varat noturēt līdzsvaru? Nē, mēs vienkārši mausam biksēs pa taisno. Kā jūs naudu, kas jums ar naudu, kā jūs pārtiekat? Mēs ādam mušas un dzirnekļus. Labi, operātoru Artūru, mēs varam noiet lejā. Tur ir ļoti slikta redzamība, tāpēc... Jūs paši... Uzslēdzat gaismu, lūdzu, jūs taču visas operātoras. Tad lūdzu uzgaidiet. Lūdzu. Lūdzu, nākat. Gribat kluci nolikt? Nē, lūdzu uzgaidiet, mēs sataisīsim aparatūru. Kļūdu. Tehnisku kļūdu. Mēs nevaram redzēt šo vietu.
tāpēc, jo tur ir pārāk tumšs, un mūsu tehnoloģijas vēl nav sasniegušas tādu labumiņu, tā mēs pateiksim. Nu, mēs esam jau beiguši mūsu sižetu, kur ir mūsu draugi. Un tieši ēterā Krišāns Bērziņš un operators Artūrs Arģents. Uz redzēšanos!